Tas brīdis ir klāt. Mums sen visiem tik zināmās kvēlspuldzes, būs jānomaina pret videi draudzīgajām un ekonomiskajām spuldzēm. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi kļūst ar vien aktuālāki gan pie mums Latvijā, gan visā Eiropā. Energoefektivitātes uzlabošana dod mums iespēju taupīt elektroenerģiju, kas samazina oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā. Viens no energoefektivitātes pasākumiem ir kvēlspuldžu nomaiņa pret ekonomiskajām spuldzēm. Kvēlspuldžu piedāvājums tirgu ļoti liels. Un arī pārdošanas apjomi ir lieli, tad arī energopatēriņš ir diezgan liels. Līdz ar to, līdz tam regulējums, kas paredzēja tikai marķējumu, viņš nebija efektīvs, jo patērētājs joprojām iegādājās tos spuldus, kur viņš gribēja iegādāties. Un tā 2009. gadā tika pieņemta regula, kas paredzēja ekodizaina prasības tieši uz mājasaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas spuldzēm. Ekonomiskās spuldzes sniedz to pašu gaismas daudzumu, ko kvēlspuldzes, bet patērē vismaz 5 reizes mazāk elektrības. Līdz šim ir aizliegts ražot 100, 75 un 60 vatu spuldzes, bet līdz 2015. gadam no veikalu plauktiem pazudīs arī 40 un 25 vatu spuldzītes. Pirmām kārtām tas jau ir enerģijas patēriņš, un mums ir jāsaprot, ja kvēlspuldze mums patērē 100 vatus, mēs nomainām uz ekonomisko, kas ir 23 vati. Mēs jau redzam šo starpību. Un šī starpība ir tā, kuru rezultātā lielajām ražotnēm nebūs jāpatērē kurināmais, lai saražotu, kuru rezultātā netiks emitētas papildus emisijas, un tas ir mūsu ieguldījums. Visas spuldzes, kas pakļaujas Eiropas Savienības direktīvai, ir marķētas. Tas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās jānodod atsevišķi un jāpārstrādā. Strādājot jau kopš 2008. gada, Ekogaisma arī ir daudz aptaujājusi savus gala patērētājus, tātad energoefektīvi apgaismojumu lietotājus. Mēs esam sapratuši, ka tā galvenā problēma, tas, ka spuldzīti nodot pārstrādē, ir samērā neērti. Sākot ar šo gadu, mēs esam uzsākuši speciālu spuldžu savākšanai izgatavotu kastu izvietošanu lielākajos veikalos. Ekogaismas darbības rezultātā ir savākts un pārstrādāts ap 4 miljoniem spuldžu. Spuldzītes pēc to savākšanas tiek vestas uz lampu demerkurizācijas centru, kur tās arī tiek pārstrādātas. Tas, kas nenonāk atpakaļ spuldžu ražošanā, mums vidēji 90% līdz 98% materiālu iegūtie tiek kaut izmantoti, atkārtoti. Vai tā ir ceļu būvniecība, vai tā ir bedrīšu aizbēršana. Kāpēc spuldzītes ir jāpārstrādā? Tās satur dzīvesudrabu, ņemot vērā tā toksiskumu. Dabai var tikt nodarīts ievērojams kaitējums. Aha! Jau arī pie mums vairāk mājasaimniecību izmanto ekonomiskās spuldzes. Arī Bērziņu ģimene ir nolēmusi vairāku iemeslu dēļ sākt savā saimniecībā izmantot šīs spuldzes. Es dzirdēju, ka cilvēki teica tā par tām ekonomiskajām spuldzītēm. Tas jau vispār elektrību neēd. Tas skan šausmīgi kārdinoši. Ja cilvēks pasaka, ka tas neēd elektrību, tas nozīmē, ka tas ēd mazāk naudas. Ja tas ēd mazāk naudas, tad var runāt ilgi par kaut kādiem zaļumiem, zaļām donāšanām un visu pārējo, bet atzīsim godīgi, katram no mums viena no svarīgajām lietām, jo man tas ēd mazāk naudas, jo man tas ir izdevīgāk, labāk un visus ar bērniem konfekts nopirkt. Mūsu dzīvokļa elektrības rēķins varētu būt kaut kur aptuveni 30 lati mēnesī. Nē, Līzīt, jā. Un nomainot šīs spuldzes, mēs noteikti kļūsim arī draudzīgāki videi. Ne tikai pēc pudeles nodosim, bet arī pārstrādājumas spuldzes lietosim. Ne tā, bērni? Bērziņu ģimenes dzīvoklī ir ap 25 spuldzītēm. Pieaicinātais eksperts pastāstīja, ka virtuvē degošās halogēnās spuldzes ir tās, kas patērē elektrību visvairāk. Lai uzzinātu, vai gaismas daudzums telpā ir pietiekošs, mērījām to ar speciālu ierīci – luksometru. Tīri formāli pietiekoši, tas ir tuvu 500 luksiem, bet es rekomendēju, lai būtu virs 700 pie 1000, jā, tāpēc, ka bērni lasa, strādā ar datoru grafiku, jā, un tad, lai būtu apgaismojums labāks.
Bieži vien par ekonomiskajām spuldzēm ir dzirdams tāds kā mīts, ka to gaisma esot pelēka un augsta. Pastāv visi šie aizspriedumi par gaismas krāsu, par un tā tālāk, bet tāpēc ir jāskatās uz iepakojumiem. Pirmkārt ir šī krāsa temperatūra jāskatās, lai ir dzeltenā krāsa, nevis, teiksim, zilā krāsa, un dzeltenā krāsa no 2700 kelviniem līdz 3000, kur mēs skatāmies. Un otrs ir tieši lumena gaismas plūsma, jo to mēs bieži skatāmies tikai uz vatiem, it kā enerģijas patēriņš, un nepaskatāmies uz gaismas to plūsmu. Pirkt jaudu, tas ir bezjēdzīgi. Ja vajag pirkt gaismu, un pirmkārt jāskatās uz to radītāju. Otrakārt, gaismas tonis, lai tas nebūtu jums nepatikams, lai viņš būtu silts. Mūsu stāstam par ekonomiskajām spuldzītēm būs arī turpinājums. Bērziņu ģimene veiks aprēķinus, cik naudas viņi ietaupīs nomainot kvēlspuldzes pret ekonomiskajām spuldzēm. Atcerēsimies, ka kvēlspuldze, kas nu jau pavisam drīz būs vēsture, tikai 5% no patērētās jaudas atdod gaismai. Pārējais aiziet siltumā. Un ekonomiskā spuldze jums kalpos vismaz 5 reizes ilgāk kā kvēlspuldze.